Zup. Nu tā, es gribēju uztaisīt raidījumu. Esmu gan TikTokā, gan Facebookā. Tas ir TikToks un tas ir Facebooks. Un sāk censties izgudrot kādu fokusu, taisīt šitiem raidījumiem, vai tādu radioprogrammu, sadziedāšanu, politisku. Te jau skatās, vai cik skaisti. Un šodien man tā kā skan mana tautiskā jaunrade, no Tumša nakta zaļa zāle. Un es šogad piedalīšos tajā tīrradņa dziesmnieku konkursā. Ai, kur daudz cilvēku skatās, Robert, Helena, Kefīrs, Un es biju domājis, ka būtu ļoti skaisti, ja mēs sagatavotos. Man būs tā kā liels koncerts Kuldīgā 1. decembrī. Un man viens folklorists diezgan prominents pirms tagad 2 gadiem. Viņš teica, Daini, tas, ko tu dari, tas ir mūsu tautas puvums. Un es vairākus mēnešus tā kā nevarēju spēlēt to tautisko jaunradi, tur arī viena tāda vasaras nometne, un tā man nelūdz vairs tur muzicēt, un vispār tādi ļoti brīnišķīgi cilvēki, bet es esmu tautas puvums. Un esmu sācis apstrādāt to emocionālo vardarbību, ielikšu, lai man būtu vārdi. Nu, man pazuda tos, nevajag man vārdus, bet man Facebookā rādās arī, kur ir migla šeit. Tā kā man Facebookā rādās arī teksts, tos pišķiņ saorganizēšu. Un šis ir neformāls, ģimenisks, draudzīgs raidījums. Lūdzu, te kaut kādīgi atļaut, ka es te visu, ka nav man kamera operatori vai kaut kas tāds. Bet es turpinu izveidot tautisko un folkloristisko jaunradi, un mēs vienkārši padziedāsim šo vienu dziesmiņu, ja? Manās dziesmās bieži sanāk tā, ka var atkārtot. Tad tie, kas to dziesmu māk, dzied migla, migla. Un tie, kas klausās, tad dzied kāpēc migla, migla. Ja? Liela rasa. Un jūs varat liela rasa. Var dziedāt tercīties. Var dziedāt arī migla, 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 liela rasa, liela rasa. Jā, kas notikās? Man pazuda kumeliņš un man. Pirmie dziedātāji dzied. Man
Man pazuda kundelīš. Es laidīšu fonā, lai bišķiņ šito labāk saprast. Un pēdējo reizi Facebookā iznāca vienkārši šausmīgi, ka nevarēja dzirdēt pavadījumu. Es tagad pārmainīšu, kā tas pavadījums darbojās, un dziedāsim līdz pavadījumam. Un ja ir kaut kādi politiski jautājumi, ētiski jautājumi, par sistēmu zinātni, un es sāku arī tagad komunicēt par narcisistiskās varmācības struktūru un kā ar to tikt galā, kā izdziedināties no tā, jo mums, diemžēl, man liekas, it sevišķi tautiskiem latviešiem, ir pārmērīgi liela pieredze ar pakļaušanos un līdz pašām draudzībām un romantiskām attiecībām vēl ar vien tā narcisistiskā varmācības vai tā struktūra, arī vispār, piemēram, ka meklē partneri, to sauc par medībām. Kurā kultūrā lūdzu sauc mīlestības meklēšanu par medībām? Ok. Jā. Labi. Aha, viņš man nespēlē. Nu, mīļais, tūliņ spēlēs. Te pišķiņ ir, jā. Spiež visādas podziņas, output volume, sound, come on. Nevajag man to. Interesanti. Redzēsim, kas notiksies tur, jo es esmu raidījumā, man opcijas pilnīgi citādi rādās. Šausmas. Diemžēl jātiek galā bišķi tur. Man ir bišķiņ kaut kas jādara ar šiem mikrofoniem un skaļruņiem. Kāpēc viņš to dara? Šādi. Pamēģināsim vēlreiz. Tagad es meklēšu. Tad ir... Un tēma. Tagad būs. Ak, Dievs, man te jānobano viens cilvēks. Piespiedīšu pause. Aleksej, jā, izlasi par to tēmu 3 grāmatas, jā, un atgriezies kaut kādā veselā saprātā, jā.
No, yeah, you're requesting to join. Kas, es nezinu, vai cilvēki kaut ko tik nepatīkamu grib dzirdēt? Tu būsi riebīgs. Labi. Nu? Aļeksejs ir riebīgs cilvēks? Neko nesaprot. Ne par veselību. Ne par zinātni. Labi, Aļeksej, es nezinu, es tur piespiedu invite, jo tu gribēji, un tagad tu kautrējies. Nu, Aļeksej, patiešām, vispār, tev būtu jānāk pie veselā saprāta. Jā. Mani tā apsaukāt vispār ir emocionālā un verbālā vārmācība, un tu nesaproti, par ko tu runā. Tagad alfu vēl viens atsūts beigtam alnim. Es pat nezinu, ko tas nozīmē. Nē, nu cik riebīgi ir, kad ir šitādi cilvēki. Aļeksej, man ir žēl tavai ģimenei, es tev tagad mēģināšu nobloķēt. Blāk. Kas man vēl ir jānobļoķē? Aijo, tu droši vien vispār esi tas pats cilvēks. Nu, labi, tagad turn on community flag content filtering. Jā. Šausmas. Nu, visādi riebīgi cilvēki, laikam jau es intervēju. To laikam viņam pats bija Romeks protestā vakar. Viņu intervēju. Un tagad piekasās visādi riebīgi cilvēki. One new message. Kommst du aus Deutschland? Nein, ich komme nicht aus Deutschland. Aber wer bist du überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was für eine Katastrophe ist das? Neticami. Es tagad 3 cilvēkus nobloķēju. Gribu bišķiņ uztaisīt sadziedāšanas mēģinājumu, tu piekasās kaut kādi briesmoņi. Kaut kas neticams. Labi, turpināsim dziedāt. Nākošais pantiņš. Laikam tumša nakti zaļa zāle. Te nāk. Šitas ir tā ir otrā balss. Tum, tum.
Šausmas. Kas jūs esat par iebīgiem cilvēkiem? Zemene tagad grib nākt, kaut kādus ļaunus vārdus pateikt. Labi, tu nāks, esi jauna sieviete. Zemene. Invite. Ļauna tu esi. Un es pat pieņemu, ka tu neesi cilvēks. Tu māki, piemēram, savu viedokli pamatot. Tu māki? Zemene. Jā? Kas par šausmām? Nu, es nezinu, kā tagad izskatās Facebookā. Es ir laba. Zemene, tu esi atsūtījusi tādu request, jā, ka tu gribi piedalīties šajā raidījumā. Nu, tad es piespiešu podziņu un tu nenāci. Es vispār pieņemu, ka tu neesi sieviete. Ka tu esi tas pats, kā tas pēdējos 3 cilvēkus, kurus es esmu nobloķējis, tev maksā, kā tev patīk, tev 4 eiro stundā. Jā, nomobēt cilvēkus internetā. Tev par to maksā? Cik? 3,5 stundā? Un kurš tev maksā, Zemene? To es gan gribētu zināt. Zemene, kurš tev maksā? Vai es vairāk maksāšu? Es nezinu, jā. Cilvēki, kas ir ar mieru amorāli rīkoties, piekasīties, ir vienkārši ļauni. Labi, es beigšu šito raidījumu un nobloķēšu vēl šito Zemeni un redzēšu, ko es varu izdarīt, lai mazāk tādi riebīgi cilvēki drīkstētu tikt klāt pie šiem raidījumiem. Man tas ir jāizgudro.